Un tematikā ievadā es parunāšu nedaudz par pašaizsardzības elementiem, līdzekļiem, aprīkojumu. Esat vai neesat visi mednieki? Droši vien, kad esat. Svarīgi tomēr rūpēties par savu veselību un dzīvību. Situācija tāda, ka ir pareizi jāveic ieroči pārbaude kontroli. Tādā, lai atkāpītu uz uzdraukiem grūti. Tātad es nodemonstrēšu, kā vajadzētu pareizi pārbaudīt ieročus, jebkura veida garstobra, bītstobra, grūtstobra, pistoli. Nodemonstrēšu uz pistoles. Tātad, kā standartā māca? Mēs izņemam aptveri, jebkuram ierocim. Paraujam, izspiežam mēlīt. Tā ir? Tas ir pareizi taču. Tas ir pareizi. Tas, ko es stāstīšu drošības aspektu dēļ un noteiktām pozīcijām, es runāšu, noteiksim, kā Izraēlas šaušanas instruktors, vienalga kādā šaušanas veidā, bet būtībā tā domāšana ir kā nāk no Izraēlas visam. Tātad šādi ieročus pārbauda visi, bet ir ļoti daudz nesankcionētu šāvienu. Ir letāli gadījumi, sašautas mašīnas, ēkas, tehnikas dažādas, un lielākā daļa viss ir labi, kas labi noslēdzas, iznesa cauri, visu ok, kaut kur aizgāja tas šāviens. Kāpēc tas tā notiek? Ja tomēr it kā 100% drošība. Izraēlas skola māca ļoti daudzos elementos, praktiski visot 200% drošību. Ko tas nozīmē? Un es arī pa dzīvi, teiksim, darbojoties, es vienmēr domāju par 200% drošību. Tātad, mēs izvērtējam riska faktoru, cilvēku faktoru. Ja es aizmirstu izņemt aptvēri, stress, nogurums, satraukums, un es daru tā, kā esmu pieradis, otrs dobrot, es izspiežu mēlī, bām ir šāviens. Vāc, kas notiek? Kur šāva? Kā tā? Es aizmirstu aptvēri. Tā notiek. Praktiski tie, kas vairāk darbojušies ar ieročiem, tie reizi dzīvē toči neizšauj. Viss ir labi, kas labi noslēdzas. Tad pēc pareiziem drošības principiem, ja mēs runājam par 200% drošību, un es kā cilvēks esmu kļūdījies, aizmirsu izņemt aptveri, ir tikai 2 reizi jāparauj aizslēgts, jebkuram ierocim. Kas notiek? Es izmetīšu patrons ārā, es varu lādēt līdz galam, un teikt, nosvīstais bailēm, teikt, kāds, kas notika? Aptveri neizmiega, bet es neizšauju. Ja, tāpēc, ka es 2 reizi pārāvu aizstāju, man prāts nostrādās. Teiksim, ir treniņi brīžiem, kas ir ļoti intensīvi, kas ir vērsti uz stresa situācijām, darbu stresa situācijām, jo stress var uzsākt tik ātri, kad mēs to saprotam tikai pēc tā. Notiks, ja es izšaušu augšā, man nekas 9. kalibrs 2,5 km noldos noteiktā leņķī. Šitais 3,5-4. Lielākie 5 km noldos. Kaut kur viņi nokritīs, ja tas ir bērnu laukums, vēl kaut kas, ja. Tad vai to vajag? Otrs, nevienmēr mēs darbojamies atklātā laukumā, mums slēgtas telpas ir. Jūs iet sporta šautojas, paskatieties, tur griezti cauršauti, tur trubas, ventilācijas cauršautas. Sportisti strādā šādi, viņi strādā šādi, un noteikti nesankcionētie šāvieni. Ja? Tātad 45 uz leju nezemēt, pirksts nav uz mēlītes, ļoti svarīgs elements, visu laiku pārvietojoties, sagatavojoties šaušanai, atpūšoties. Tātad vienmēr pirstam jābūt ir ārpus mēlītes, grāmatās rakstīt. Pirstam ir jābūt uz ieroča roktura, mēlītes, aizsargs, kavas. Bet tas ir 100% droši. 200% droši, ja es pirkstu lieku šeit. Kāpēc? Iespējams, jūs iegādāsieties sev pistoli, vairāk tas uz pistoli attiecās. Tātad iespējams būs situācijas pasauli ir nevērīga, ka man lodi stobrā,
ja, ierocim, piemēram, nav drošinātāji, kā Glokam drošinātājs ir pirksts un galva tā. Un man, vai treniņa procesa pēc vai dzīvē notikumi, man jāizmanto šis ierocis, jāpielieto, kuram nodievi ir stobrā. Ja es esmu iemācījies, kad pirkstu es turu uz pistoles mēlītes aizsargs tavas, velkot ārā, noraujās, es sevi sašu Amerikā pilns ar šitiem gadījumiem. Pirmkārt, nemācās šo, otrām kārtām izvēlās nepareizās makstis, kurām ir blokātori, ar rādītāju pirkstu. Un ja es bloķējot vilkšu ārā un turēšu šeit pirkstu, es atkal sevi nesavainošu. 200% drošība no viss. Ok, tas par ieroci. Kāpēc es ar viņu iesāku? Pirmkārt, es parādīju, kā pareizi pārbaudīt. Otrām kārtām man ir ieteikums, jūs mednieki sev kādus iegādāties. Ar viņu medīt nedrīkst, bet viņš ir domāts jūsu veselības, dzīvības sargs. Ārkārtas situācijas gadījumā, ja uz jums vērsts pēkšņs uzbrukums, teiksim, pēdējo 3 gadu laikā 2 pazīstami mednieki, viņiem ir pistoles, stāv seifos, saka, liecies mierā, vai tur mētājās, jā. Zvans, vajag patrenēties. Kam tev vajag? Viņš nekad braukšu pastāstīs. Ir medībās, sašau zvēru, kuili, un tad viņš ir tāds apmēram sakarīgi, piemēram, ir 50 kg tāds krēsla, un ar viņu stobru savu iet pakaļ viņu. Un viņš saka, ka tas notika tik ātri, pēkšņi nāk ārā. Viņš saka, es tikai pēc tam sapratu, ko es izdarīju. Viņš ar laidni trāpīja viņam degunā. Viņš saka, es uz vienu pusi, kuilis uz otru pusi. Labi, ka vēl tas stobrs neizšāva, iespējams, viņš bija pielādēts, jā. Viņš saka, es atelpojos. Viņš saka, un jūtu roku kāds te paliek. Paskatās, tev ir uzplēsts. Diezgan normāli sašo, viss ok. Un es viņiem pirms tam biju stāstīts par taktiskiem pašaizsardzības elementiem, ko tu vari izmantot. Tātad, ja vēl tev optika uz lielo uzgriezt, tu neko tur nevarēsi izdarīt. Ja, labi, optikām liek virsū punktus, bet tad tev ir diezgan papildus jātrenēs. Pistola ir atkal 200% drošības elements, stobris var neiet. Ieķīlē, vēl kaut kas notiek. 200% drošība. Nākamais, ieroci liec kaklā, un ej pārbaudīšu. Uzlādē un virzies uz priekšu. Apakšā tev ir lukturis. Man ir tāds lukturis 50 metrus, es varu visu apgaismot 50 metru garumā un kaut kā 20 metru platumā. Perfekti visu varu redzēt. Un es pārvietojos, eju uz tā ievainotā medījuma pusi. Un tā tad, bet šeit, protams, ir jāpatrenējas. Pastāv praktiski 2 pašaizsardzības elementi, tūciņā, izmantojot 9. kalibru. Šis ir Gloks, viņam aptverē iet 17 patronus. Tas ir daudz. Ja uz tevīm ir vērts uzbrukums, frontāls, tu nedrīksti samazināt attālumu, jo sarūk attālums, jo tev ātrāk ir jādarbojās. Bet, dzīvniekiem ātrums ir milzīgs. Apkāpšanās, čaušana. Lādē kaut vai visu aptver ārā, tu viņu aptver. Tikai jāprot pareizi to darīt. Otrs ir aiziešana no ūdens līnijas, čaušana. Pirmais variants ir efektīvāks, ātrāks, precīzāks. Tas ir arī viss. Jā. Nākamais, šis ierocis, tas var arī būt revolvers. Ne visi privātmājās dzīvo. Kādam ir garāža, atbrauc noliek mašīnu, medībā, paņem savu koferīti ar nopietnu ieroci un iet mājās. Atņemt viņu, viegli. Nāzis ārā, šatos, skaidrs, ka dabūs. Kas notiek tālāk? Ir iespējams ierocis aiziet mēlējā tirgu. Jums krimināla process. Un jūs ilgi varēsiet pierādīt, ka jūs nenodrukāt tādā veidā. Medīt vairs nevarēsiet. Praktiski es nezinu, kā pēc tam atjaunot to visu. Šis, jūs lūdzu atdodat. Jā, ņem, viss ok, izvelkat ārā, dod atpakaļ. Skaidrs, ka viņš atdos. Jā. Tātad nākamais. Šis ierocis, viņam jābūt ir filozofijai, teiksim, pašaizsardzības risinājumiem, kad jūs neesat ķins, jūs te kā gribu tā risinu jautājumu, jā, bet viņš ir pats pēdējais, ko jūs drīkstat izmantot. No lielam jūs viņu sargājat līdz noteiktai situācijai, kad nav vairs risinājumu. Viņu var izmantot, pielietot kā neletālu ieroci,
kā neletālu pašaizsardzības līdzekli. Kaut kur bija teikts, izvēlc ieroci, tev jāšauj, tev jānošauj. Izvēlc zobenu, tev jānogali. Bet tā ir sena filozofija. Šis ir arguments tam, ja jūs protat ātri izvilkt, uzlādēt lodi stobrā un pateikt stāvi, kur noteikti apstāsies. Ja šis cilvēks ir, un tagad nāk pa lielam tā sērga nāk virsū, jo Latvijā tie parādās ķīmiskās narkotikas, kas cilvēku padara pilnīgi nepieskaitā, teiksim, šaut nost jūs viņu nedrīkst. Viņam nav nekā, kas jūs atbild, bet viņš ir milzīgs, viņam liela masa. Jūs varat pārbīties, ja krimināla process būs garantēts. Tātad tas ir gan arguments pašaizsardzībai, ļoti labs arguments, gan riska moments kaut kādām situācijām. Tāpēc jāprot ar viņu darboties, jāzina likumdošana. Bet viņu var izmantot kā neletālo līdzekli. Likumdošana mums, teiksim, ļauj to, ka pistole ir slēgtai nesēšanai, aptver iekšā, bet ierocis nav uzlādēts. Proti, lode nav stobrā. Ja būs ārkārtas situācija, es to izdarīšu, ja? Bet ja nav, un uz priekšu uz maniem ir vērts uzbrukums, un nāk tāds liels vīrs, iespējams trenēts un boksers, skaidrs, ka es zaudēšu. Es neesmu sporta meistaris boksā. Bet man ir šis dzelts gabals, es viņu tagad varu nosaukt, es viņu rauju ārā. Un Izraēlas pašaizsardzības skola ar ieročiem māca izmantot ieroči kā neletālos aizsardzības līdzekļus. Viņiem vairāki līmeņi. Civila versijā tā ir pašaizsardzība, militārā versijā tā ir ienaidnieku iznīcināšana. Tātad tu izrauj pistoli un ļoti sāpīgs moments sievietēm vīriešiem sitiens krūtiņas ar stobru. Tu tā kā iedur krūti nenormāli sāpīgi, un ja tas nepalīdz, tad ir sitiens pierē. Tas noteikti apstādīja. Viss. Tu pat neesi izšāvis neko, bet tu esi viņu apturējis, izmantojot viņu, nezinu, kā kaut kādu neletālu līdzekli. Tātad, to es gribēju pastāstīt, ja, ka tā nav slikta lieta, prasa atbildību, tāpat kā jebkurš šaujamierocis. Ja. Un viss. Tad jautājums ir drīkst. Vēl Latvijas likumdošana, cik es vēlreiz pētīju, diezgan sarežģīti, varbūt policija iedrās atļauj. Nav, kāpēc Nemaz nav sarežģīti. Absolūti nav sarežģīti. Tātad, tā, ka, ja jūs esat medieki, jums ir ieroči, jūs esat vīri, ja, esat melnie zirdziņi, ieroči atļauj jums dots, jums jānokārto pašaizsardzības eksāmens, ir materiāli. Ja gribat, jūs man paprasat, es nosūtīšu, samainīsimies e-pastiem, nosūtīšu, jūs izmācaties. Ja neesat pārliecināti, ir cilvēki, kas jūs pievilkstam visam klāt, elektroniski attālināti nokārtoja, dabūnat atļauju. Viss pārējie noteikti tie paši. Šaut tur pat nevajag, es pat brīnos. Kāpēc šādam ieroci tev nav pamatapmācības kurs un nepaskatās, kā tu šautoji ar viņu, cik droši rīkojies tādā veidā. Bet viņam nesēšanas atļauju ir atsevišķi jākārt. Jūs uzreiz ņemat nesēšanas atļauju. Glabāšanas. Visur dod. Es neesmu dzirdējis. Man cik cilvēki, es vadu nodarbības daudz, un tagad pēdējā gada laikā 12 cilvēki. Visi dabūja nesēšanu. Uzreiz? Es jau arī gāju kārtas pie savu inspektoru, viņš tā prasīja diezgan argumentēt pacientam, kāpēc Ļoti elementāri. Ja tu sāksim instināties un nezinās, tava atbildi ir sekojoša. Man ir īpašums, man ir ģimene, aizsardzība pret šiem dzīvniekiem, aizsardzība, viss. Es, piemēram, braucu arī trenēties, sportā man var teikt, braucu uz šauto trenēties, vai savu ieroci aizsargāt. Viss pa ceļam, jā. Man tāpēc vajag nesāšanu. Man nedara tā, ka man stāv kastītē, aptver atsevišķi, viss atsevišķi, jā. Uzrakstīt pareizi un viss kārtībā, jā. Divi jautājumi, Pētur, sāks no beigām. Sitiens ar stobru? Jā. Okay, viss. Otrs jautājums, Latvijas likumdošanā paredz to, kad ejot medībās? Masītspēku. Idejiski, kā jūs stāstījāt par sašautu par dzīvnieku. Vai ir atļauts ar pistoli? Tā. Ar pistoli nav atļauts medīt. Bet pistoli mēs izmantojam kā pašaizsardzības elementu. Šeit es sevi sagatavoju iespējamam uzbrukumam, jo es prognozēju. Jā, viņš var būt. Mēs visi tā domāsim skaidrs, tāpēc, ka es nezinu, vai tiešām nevarētu būt. Ja es tik viegli domāšu, man neko nevajag. Un šeit viss es virzos, uz manīm ir vērts uzbrukums, es aizstāvos, es raidu vairākus šāvienus pēc kārtas, 3, 6, atkāpjoties pareizi, un es noteikti apstādināšu to dzīvnieku. Teoretiski uz asinsspēku mēs varam traktēt kā pašais. Jā,
Tā ir pašaizsardzība, jā. Uzbrukums ir pēkšņs, jā, un ir tas, kas apdraud. Tev pēkšņi sāks ar mašīnu braukt virsū, tu vari šaut nedot. Nu, pat, tu nezini, jo mašīna būtībā ir, nu, letāls līdzeklis, jā, kuru... Divi otru, tas vienīgais variants var tas atkārtības simtas stāvokļi, vai viņi var šaut. Nopiesīt, jā, vai līdz tā maļa. Man, piemēram, es, teiksim, jā, labi, ar šaušanas lietām no 10 gadiem nodarbojos ar visādām praktiskām tādām no 92. gada, bet man nav bijis gadījums, ka man jāvāk ierodas ārā un kaut kas jādara, jā, bet, nu, es zinu, kā to darīt, man tas netraucē, pistoles izmantot treniņiem, tādā treniņiem. Tas, ka jūs sevi argumentēti varat pasargāt veselība dzīvība, jā, pa sevi tomēr jādomā, jā. Tas ir viens no elementiem. Tā, pašaizsardzība. Laikam viss tas būs. Dzīvokļi jau var pielietot, ja kāds, Protams, savā īpašumā. Tikko Ne tikai savā. sākt tavs personības. Protams, jā. Bet atceraties ar pistoli grūtāk krāpīt. Nu, tiešām ir grūtāk krāpīt, varat pamēģināt nodarbībām atbraukt. Ar šiem ieročiem ir ļoti viegli krāpīt šaut. Nu, teiksim tā, ja tu pieproti. Ar pistoli ir jātrenēs. Tas tā nav tik vienkārši, jā. Labi, bet jā, aksesuāri dažādi tēmekļi, lukturi tādi, kad maz neliekās, jā. Ir pat apžilbinošie lukturi, nu saku, pat tikai uzliec apžilbini. Labi, par pašaizsardzības elementiem, ok. Par pozīcijām šaušanas. Jūs noteikti daudz zinat. Es iespējams iedošu kaut kādas nelielas nianses. Šodien šeit ir iedoti galdi. Man liekas, ka uz 300 metriem jūs šausiet no galdiem. Man tādas aizdomas. Bet varbūt arī kuļus. Pa lielam kuļus un galds praktiski identiska pozīcija. Varbūt sākam nākam tuvāk